Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks ir organizācija, kas izstrādā un īsteno zināšanu ekonomikas attīstības projektus, veicinot inovāciju, tehnoloģiju un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā. Lai īstenot sadarbības projekts ar uzņēmumiem, tiks veidots uzņēmuma pārstāvniecības Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parkā, īpašu uzmanību veltot savstarpēji izdevīgas sadarbības veidošanai abām iesaistītajām pusēm. Pārstāvniecības mērķis ir īstenot uzņēmumu izvirzītus uzdevumus konkurētspējas paaugstināšanai, iesaistot jaunos speciālistus praktiskā darbībā. Pārstāvniecības mērķa sasniegšanai ir izvirzīti 3 uzdevumi. Pirmais uzdevums ir izveidot ilgtspējīgas sadarbības modeli starp akadēmisko sektoru un uzņēmumiem, veicinot zināšanu ekonomikas attīstību, īstenojot inovāciju iesaisti un tehnoloģiju un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā. Otrais uzdevums ir īstenot individualizētu pieeju uzņēmumu izvirzīto uzdevumu risināšanai, piesaistot studentus, akadēmisko personālu un nozares speciālistus, kas nodrošinās veicamā darba kvalitāti un saulaicīgu izpildi. Trešais uzdevums ir studentu kā kvalitatīvu potenciālo darbinieku sagatavošanu darba tirgumu, īstenojot teorētisko zināšanu apgūšanu un praktisko iemaņu gūšanu atbilstoši nozares prasībām, nodrošinot iespēju uzņēmumam veidot sadarbību ilgtermiņā ar jauniem speciālistiem. Eiropas komisija kā vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi jauniešu bezdarba samazināšanu dalību valstīs. Latvijā tiek īstenots Eiropas Savienības un valsts finansētas programmas jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Uzņēmuma pārstāvniecība izveida Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parkā ir savstarpēji veiksmīgs projekts šī aktuālā jautājuma risināšanai. Pārstāvniecībā īstenotās aktivitātes var būt tieši saistīts ar uzņēmuma darbības jomu, kā arī netieši saistīts, piemēram, īstenojot uzņēmuma weblapas izstrādi vai optimizāciju, mobilo aplikāciju izstrādi, publicitātes un video-audio materiālu izgatavošanu, tirgus pētījumu veikšanu, mārketinga stratēģijas un komunikācijas plāna izstrādi. Pārstāvniecība piedāvā izstrādāt sadarbības partneriem projektu pieteikumus Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai. Būtiski ir augstskolā un citās mācību iestādēs iegūtās teorētiskās zināšanas sasaistīt ar reālu uzdevumu veikšanu uzņēmumos. Parasti to ir grūti īstenot un salīdzinoši maz studenti šādā veidā gūst praktisko pieredzi. Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parkam Finanšu ministrija ir piešķīrusi sabiedriskā labuma organizācijas status, kas ļauj par saņemtajiem līdzekļiem piemērot nodokļu atvieglojumus saskaņā ar likumu par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pārstāvniecības izveide nodrošina nodokļu atgriešanos uzņēmumā caur attīstības projektiem, kas dos labumu gan uzņēmumam, gan sabiedrībai kopumā. Gaidīsim uzdevumus no jūsu uzņēmuma!